Tā, labadiena, puiši meitenes. Šodien es ieliku video par Normundu Ozoliņu, LGBT saucās. Un gribēju papildināt šo video. Un nezinu, kā lai nosauc šo, bet varētu kaut kā tā, kad 4 sērgas, ar ko slima Latvijas draudze. Vai Latvijas draudzes, slimas Latvijas draudzes. Un, lai video būtu ļoti īs, tad es jau sen kanālā Darbnīca stāstu, savā pamatkanālā Darbnīca, kurš vēl kādas 10 dienas ir nobloķēts no YouTube puses. Bet jūs tur variet iet un skatīties visus video. Un situācija ir tāda. Dievs nevar neko Latvijas draudzēs izdarīt. Jeb vietās, kur pulcējās ticīgie, sauksim tā. Jo numur 1 ir labklājības evaņģēlija sludināšana pie Parianca un iespējams vēl kaut kur citur. Tas iet kopā roku rokā ar kaut kādām 10 tiesām, ko Ļaģājevs un citi māca, kas nav jaunās derības mācība, 10. tiesa. Šī 10. tiesas došana nav jaunās derības laikā vai spēkā. Tālāk, otrs ir šī grēcinieka lūgšanas piedāvāšana, noskaitīt citiem, un tai skaitā arī tie, kas to piedāvā, visticamāk paši nav piedzimuši no augšienes, un kā lielākais, spilgtākais piemērs ir River Ventspils, ja? Un citas ticīgo vietas. Tātad, ja nesludina piedzimšanu no augšienes un tāda nenotiek draudzēs, tad visi šie cilvēki, vai 100 vai 1000, viņi visi ir grēcinieki un viņi visi ir pazuduši, viņi nav piedzimuši no augšienes. Dievs neakceptē nekādu citu procesu kā tikai šo. Nekādas grēcinieku lūgšanas atkārtošanas nevienu neglābi un debesīs neievedīs. Jūs variet darīt, izstiepties vai sarauties. Tā ir otrā Latvijas traģēdija, ko dara. Trešā ir šī, kā es minēju, hīrā raba burbulēšana sātaniskās kaut kādās vārsmās, mēlēs, kas nav no Dieva, jo Dievs mēles ir, ja valodas ir Bībelē skaidri gaiši aprakstījis, ka tās bija valodas tajā laikā konkrētu tautu, ko runāja apustuļi vai mācekļi, kā mēs teiksim, ja, lai uzrunātu kādas konkrētas tautības, tās bija valodas, kuras saprata. Šitas hīrā raba zēnu meitenes, tas viss ir no sātana un tas nav no Dieva, ko tagad visi praktizē un zem nosaukuma ticīgie un it īpaši šitie Ziemassvētku draudzes, vasaras svētku Pentakosts vai Sūdakosts, kā es teicu. Lūk, un gribēju tikko pēdējo pateikt 4. sērgu. Zēnu meitenes, tas ir sievietes pie kancelēm. Tad nosaukšu jums topa Latvijas galvgali, kas iet pilnīgi pretrunā ar Bībeli, jo sieviete nedrīkst mācīt, nedrīkst būt mācītāja draudzē, nedrīkst mācīt no kanceles, it īpaši vīriešus nedrīkst. Bībele to aizliedz un parāda, ka tam tā nebūs būt. Sievietes, tur teikts, drīkst mācīt jaunākas sievas, mīlēt vīrus, un būt par labām tur sievām un mātēm un blā blā, ja. Tad pirmkārt pašām viņām jābūt ir sievām un mātēm un labām, lai viņas varētu mācīt tālāk citas, mīlēt vīrus un paklausīt, kā ir teikts, paklausīt vīriem un mīlēt vīrus. Lūk, un topa, tātad kāds ir Latvijas tops, tātad saucam River Ventspils, nezinu kā sauc kundzīti, bet pilnīgi visu dara pret Dievu, un tad grib sagaidīt kaut kādu Dieva darbību, mīļie cilvēki, kamēr River Ventspils plosīsies šī bezprātīgā sieviete, nekas Latvijā tur nenotiks. Numur 2, tātad es redzu Eva Mence, kanāls saucās Seko Jēzum, visādas tur Zoom studijas un studijas terasēs un lapenēs un kur, jā.
kamēr šī sieviete sēdēs, mācīs vīriešus un tiem atkārušies žokļi, es šeit tad uzmetu acitām viņu visām šitām, ja? Nu, iedomājieties, pilnīgi pretbībeliska darbība. Sieviete māca džekus, tas nav no Dieva. Numur 3 ieliekam Guntu Maķuhovu, kas arī ir Dobeles vasarasvētku draudzē, ja? Nu, nezinu, tur jāskatās, vai tur Gleškes sieva arī kādreiz nav kaut kur pie šprices, un tad Jensītim ir Luīze Zveja, un kāda vēl tur tā čiksa, tās blondās divas, ko viņš laiž ārā, kā es teicu, uzbudināt večus zālē, tad arī pie Jensīša tiek pieļauta, ka sieviete sludina un māca, ja, publiski, un pie tam vīriešiem uzrunā vīriešus. Tas viss nav no Dieva, un šīs 4 lietas šobrīd ir tās, kas Dievam vispār, nezinu, kā minimums traucē darboties Latvijā. Tad šīs 4 lietas ir skaidri definētas, nosauktas, un kamēr Latvijā cilvēki, kas ir pie vadības, nosauksim kaut kādā garīgajā šitajā tejā, kamēr tie šo visu nepārtrauks un neizbeigs, neko Dievs nevar no savas puses Latvijā izdarīt. Šie cilvēki, pārkāpjot šīs 4 Dieva lietas, jeb šos principus, ieviešot šīs nepareizās mācības un prakses, pilnīgi apstādinājušas ir Dieva darbību.